Čau visiem! Sveicināti jaunā video! Šodien mums ar džekiem vakar izbrauciens uz Smilteni. Tāds spontānais brauciens. Tik izštukots. Kāpēc neizbraukt vakar pusē? O, brālēns ar savu MT10 arī. Tā ka mēs šodien 3 gabalu braucam. Reku priekšā Hondiņa. Arī laikam mazā uz A2. 700 kūpa, man liekas. Modeli aizmirs jau NC. Kaut kas ar NC, man liekas, bija. Tā kā jā, bliežam šodien uz Smilteni. Vakariņš foršs, nav karsts, nav vēsts, tāds vidējs. Redzēs, kā būs, ka izbrauksim uz lielā ceļa. Bet nu gan jau, ka jābūt ok. Tāds izbrauciens Čiliņā. Šodien ievēroju baigo prikolu, kas man ir noticis ar vienu cimdu, respektīvi kreiso. Pastieties, cik viņš ir plakans palicis tajā daļā, kur ir knauķa aizsargi. Oi, bļi. Bišķiņ pa zemu nolaid. Noskrāpēja nedaudz kāpsli. Bet ko es gribēju teikt? Pa cimdiem, jā. Nu, skaties, rekur otrs cimds man ir tā knauķa aizsargi normāli izvirzīti, ja? Nu, nezinu, kas šitam notika, šitie kaut kādi plakani galīgi palika. It kā jau krūtie cimdi, Alpine Stars, tur kaut kādi 80 eiro, man liekas, maksāja. Vai arī 60 bija uz skidonu laikam. Un nav jausmas, kas viņiem notika. Šodien tikai ievēroju. Jau, bet jā, līkumos jāuzmanās, nevar baigt svērties ar čoperi. Es tagad autoskolā, kā pabraucu ar tiem močiem, tos jau bišķiņu vairāk var svērt, jā. Un. Jā, jāatcerās, ka es šodien ar čoperi braucu. Līkumos tik zem nevar močīt. Tā kā jā. O, MT10. Laikam beidzamais gāņas 5. man ir. Tā it kā tagad, kad mēs pabraucam uz 90, es pēc sajūtām teikt, ka šitai jakā ir diezgan ok, vēs nav. Tā kā šitādā režīmā, ja mēs Čiliņā braucam, uz atļauto, tad ir ok. Nav nekādu vainu. Tagad iepriekšējās reizes, ko es biju, es ar čoperu tagad nebiju braucis kādu brīdi, tik cik aizbraucām vienu ieliet degvielu, man bija beigusies. Tā es kaut kādu nedēļu nebiju braucis ar čoperu, un atkal, ka bija pieredzes tagad pie autoskolas močiem, cik es tur pabraucu vairākas reizes, un atkal nevarēju pie čoperu pierast. Zini, kā māksla, jo man liekas, ir tad, kad tu uzsēdies uz jebkuru moču un māk normāli brīvi ar viņu braukt. Jāmācās braukt ar visiem močiem, un tad jau ir forši kaut pārsēsties un izbaudīt dažādas brauciens ar dažādiem močiem. Tā es arī neesmu iebraucis. Man liekas, ka čoperim ir 5 gāņi. 6. nemaz nav. Pagaid, sanāk tā, man liekas, 5 vai 6. Tad ir jāsāk skaitīt, es tagad pats bišķiņu apjupu. Bet jā, kas man notika ar to vienu cimdu, man nav ne mazākā nojausma. Tāpēc, ka es jau viņš šodien čamdīju, tā plasmas, kas tur ir tas knauķa aizsargs, viņš ir ciets, viņu nevar ne saspiest, neko viņi tur nevar. Un karstumā man mašīna arī nav īsti stāvēja, jo es jau viņas vienmēr valku, kad es braucu autoskolā vai tādā garā. Tā, ka stāvējuši mašīnā karstumā, man viņa arī nav. Tā, ka kas viņiem notika, man īsti pat nav skaidrs. Kāda vēl mūsu jaunākā informācija? Lēnām iet autoskolas apmācību uz beigām. Tajā ziņā, ka tuvojās eksāmens 25. jūnijas, tieši nākamajā dienā pēc Jāņiem, man ir pieteikts eksāmens. Vēl jau, protams, pāris reizes būs eksāmenam jāizbrauc uz laukumu, jāpagatavojas. Jo, man liekas, mēs kaut kā maz po pilsētu esam braukuši. Es jums saku, šitais ceļš bija ritīgi lakšķiņas pāris gadiem, kad mēs te braucām ar Bembi.
Tik gluds, kā aizmigt varēja braucot. Tagad kāds viņš ir ārprāts, izšūpināts ne pa jokam. Tā, ka met no beņķa gaisā. Tā priekš braukšanas šodien tiešām patīkams laiks ir, nav karsts. Nav karsti, nav augsti. Tā jau ideāli it kā. Jau, bet tas ceļš galīgi nav vairs labs. Rekur sāks jaunais posms laikam. Tas vēl bija vecais. Jā. Uzbraucam uz jaunā posma. Šitais jau ir patīkams braukšanai, jā. Šitais jau ir ritīgi forši. Brālens ķiverē nopirka jaunu stiklu, zelta spoguli. Būs jāpaprast, kā ar tādu tagad braukt. Viņš jau saka, laikam, kas sot baigi labs. Kaut kādos, kad saule spīd, piemēram. Bet kā ir tad, kad ir apmācies, vai arī, kad tumšāks jau metās, nav nejausmas, kā ir ar tādu stiklu. Lēnām rullējam smiltens virzienā. It kā kaut kādu mākoņi ir, bet laikam šitai galā šodien lieta nesolī. Cerams, ka nebūs. Tā, kas vēl šodien pie aktuālās informācijas? It kā jau laikam baigi nekas. Paskatieties pa labi. Man jau tas mākons liekas jau draudīgs. Cerams, ka mūs neķers. Reizēm var pēc putniem pateikt, ja putni lido zemu, tad laikam gaidāms lietas vai negaiss vai kaut kas tam līdzīgs. It kā putni, man liekas, ka nelido baigi zemu. Tā ka gan jau, ka būs ok. Poršs mūs dzen. Lai vien dzen. Mēs nekur baigi neskrienam. Ja pa tiem cimdiem jums ir kāds ieteikums, kā lai dabū atpakaļ formu, jūs man ierakstiet komentāros, tāpēc, ka man nav ne jausmas, kā tas notika un kā to varētu atrisināt. Kaut kā tādu pirmo reizi tādu parādību saskaros. It kā jau braukšanai netraucē, zin kā, bet gribās jau, lai abi divi ir vienādi. Smilteni ar kādu laiku nav bijis, man liekas, kopš pagājušā gada. Varētu būt, jā, ka kopš pagājušā gada. Īstenībā kaut kāds nomācies jau paliek. Man ir kaut kāda nelaba aizdoma, ka ja ne tagad, tad droši vien, ka atpakaļ ceļā norausim lietu, bet tā jau redzēs, kā laiks iegriezīsies. Iebrauksim staķikā, noparkosimies. Jau, bet reāli es ar čoperu nemāk braukt. Likās, ka virsū nāk lietus, tāpēc metām pa gaņģiem un braucām uz strenčiem. Izbraucām pa foršu līkumotu ceļu, kur varēja patrenēties savas svēršanās prasmes. Kā man patīk kratīties pāri pa bruģēto tiltu. Nākamreiz laikam provērš braukt pāri pa gājēju ietu. Šis video nu ir noslēdzies. Paldies, ka skatījies, novērtējuši, ja nospiedīs laiku, kā arī abonēšu šo kanālu, ja to vēl nepaguvu izdarīt. Tiekamies nākamajos video. Čau!